Čau! Es staigāju apkārt, un es domāju, ka man ir jāapsēžās un jāieraksta video par to, kā veids ar maniem meklējumiem, darba meklējumiem šeit, Zviedrijā. Es varu teikt tikai vienu, ka mans kāršu namiņš ir sabrucis. Vai es jūtos par to bēdīgi? Jā, protams. Bet tas nozīmē, ka man ir jāpadomā, ko es daru. Un es saprotu, ka es esmu iestrēgusi 20 gadus atpakaļ, kad visiem derēja viens CV. Un, principā, tu uztaisīji vienu motivācijas vēstuli un vienkārši sūtīji visiem pēc kārtas. Un, jā, nebija nekāds problēmas dabūt darbu pēc tavas pieredzes. Šeit Zviedrijā visiem ir pilnīgi viena alga, kāda tev ir izglītība un kur tu esi strādājis. Pats svarīgākais ir, ko tu proti. Ja tu to neapraksti, jā. Un katrai vakansei ir jāpielāgo CV. Protams, motivācijas vēstuli pats par sevi saprotams, bet, kad te, piemēram, ja es meklēšu darbu noliktavā, mans augstākais bakalaurs viennozīmīgi nepalīdzēs man atrast darbu. Tad līdz ar to man tas jāņem ārā. To es vienkārši saku, lai jūs saprastu, kā tas te viss darbojās. Es esmu mazliet tā kā, teiksim, bēdīga, jā. Esmu sūtījusi daudz CV, un, kad tev nāk atpakaļ, paldies, bet esmu izvēlējušies citu. Es sapratu, ka man ir jāsāk domāt, kas ir pa sūdiem, kas ir pa lietu. Un sāku rakt internetā, sāku meklēt, ko, kas, ko un kāpēc. Un jā, nāk ārā viss tās lietas, kad viens CV neder, ka ir jāpielāgo motivācijas vēstuli, jāpielāgo, kā standarta klišejas frāzes vispārībā nestrādā, vienkārši nestrādā. Ja tu uzrakstīsi, ka tu esi stresa noturīgs, 100 uzrakstā, paskaidro, kā tu esi stresa noturīgs, dod kaut kādu piemēru, vai arī multitaskings, piemēram, ar manu pieredzi bērndārzā, es varu rakstīt, kad es varu darīt vairākas lietas vienlaicīgi un paskaidrot, ka lasu grāmatu, tāpat laikā iemidzinu bērnu un trešajam vēl, pampēru nomainu. Tas vienkārši tā. Vai arī runāju ar vecākiem, mierinu bērnu. Un, vienkārši tev jāapraksta tās lietas. Un tiem, kam ir grūti, piemēram, kā man ir nenormāli grūti sevi aprakstīt, sevi slavēt un vēl izdomāt visas tās lietas, kā pareizi uzrakstīt. Stresa noturīgs, tad man ir jādomā situācijas, kur es varu paskaidrot, kas ko kā, un tas ir tik sasodīt grūti. Es neesmu rakstnieks, bet šajā situācijā tā, ka es nevaru aizbildināties ar to, ka es neesmu rakstnieks. Man ir jāizdomā, man ir jārok, man ir jāmeklē, un es saprotu, man ir vajadzīga palīdzība, bet te atkal ir vēl viens bet. Zviedrijā palīdzību dabūt var tikai tad, ja tu esi bezdarbniekos ilgāk par 6 mēnešiem. Ritīgi krūti. Man ir tikai 3. mēnesis, un tas jau ir daudz. Es jau jūku prātā. Es tiešām jūku prātā. Man liekas, ka tev es gadu sēžu mājās, es neko negribu darīt, es krītu depresijā, tu es mostos augšā ar domām, ka šodien saņemies un viss ir jādara. Tas viss pozitīvās domas ir kaut kur pazudušas. Principā, jā. Tā man te iet, bet es esmu atradusi vienu risinājumu. Es esmu izdomājusi, kā priekš sevis un priekš daudziem tādiem citiem kā es taisīšu Instagram kontu, kurā es dalīšos ar visām idejām, visiem tekstiem, ko es esmu atradusi, ko esmu izrakusi internetā, jo mēs neviens neko jaunu neizgudrosim. Vienkārši tā cilvēkiem būs ērtāk. Man pašai tā būs vieglāk, jo viss būs vienā vietā. Citiem tā būs vieglāk. Un tā es došu savu
ar tevu pasaulē.